sveicām praktiskās politikas ievirzē. Šodien mēs dosimies pie aktīviem limbažniekiem. Šis jau būs 3. aktīvais limbažnieku pulciņš, ko mēs iepazīsim, bet te var aptuveni redzēt to, ko mēs līdz šim darījām. Mums bija ārkārtīgi interesanti viesi vakar diplomātu Rolandu Lapuķi, kas te pat netālu no limbažiem dzīvo. Runājām par ārpolitiku, par prezidenta kancelejas darbu un par zinātni. Skatījāmies, kas ir mūsuprāt Latvijas aktualitātes. Un tas interesantākais posms bija pašā sākumā, kur mēs skatījāmies, kādu Latviju, kādā sabiedrībā, kādā vietā mēs vēlamies dzīvot. Un te bija ārkārtīgi spēcīgs uzsvars tieši to, ko mēs piedzīvojam šeit 3x3, ka mēs gribam dzīvot brīvā, iecietīgā, iesaistošā, draudzīgā vidē. Limbažos savulaik bija tā, ka katrs otrais, katrs trešais kādā veidā bija saistīts ar šo te fabriku. Galvenais maizes debējs. Bija pati fabrika, bija kūdras ieguva, kur vajadzēja kurināmo fabrikai, bija kokzāģētavu, kur atkal fabrikai vajadzēja. Nu, tā kā viss saistīts, tā bija lielākā darba vieta. Fabrika faktiski radās visa pilsēta, nu, tajā laikā. Darba procesā ikdienā pie šī ne jau tā vieglākā darba strādāja ap 150 strādnieku. Galvenokārt limbažu sievietes. Mīš, paldies par iespēju šeit būt, iepazīt šo svarīgo limbažu vēsturi. Un es jūtos pilnīgi kā savējais starp savējiem, jo tas, tas mums īstenībā visu nedēļu iet līdzi saredzēt, ka ir vajadzība un nevis sūdzēties un vārīties virtuvē. Jā. Bet ņemt un darīt, un jūs to savā darbā, šī brīnišķīgā kultūras centrā, kas te ir veidojies, apliecina tik dienas, un liels paldies par to. Mēs strādājam pie animācijas filmu veidošanas. Mēs esam apguvuši dažādas tehnikas, kurš varētu pastāstīt, kādas animācijas filmu tehnikas. Martiņa. Mēs esam pastelīna tehnikas, mēs esam vēl taisījuši papīra tehnikas un arī figūru objektu. Jā, animāciju. Nolūbīja apelsīnu, gluži un apēda, pat nepamanīdami tā ideālo apeļumu. Tu to visu apelsīnu varēji apēst? Wow! Mēs tik ātri Beigusies, es ar kādu jēgu vispār nākt uz šeieni. Bet tu zini, ka Jēkabs vispār vairs nav. Viņš ir miris. Viņš ir miris. Es jūtu to, ka Jēkabs kaut kādā veidā varētu rītdien atgriezties. Aktīvs, varbūt ne fiziskā formātā, Jēkabūdens. Jēkabūdens varētu būt. Izklausās drusku šeidī. Tas darbs, kas ir ieguldījis, tas ir abrīnojami. Var aprīnot tos meistarus, ja, kas to nodarbojās. A tu vispār šā kur tu darēs? Cerams. Tu neesi uzmērījis to? Nē, vēl nē. Pasies. Izcili. Wow. Gan drīz netek. Tu arī vēl tikai pie pirmā zābaka? Es pats zābaks. Cik es saprotu, te blakus arī virtuve ir, vai ne? Jā, bet mēs tikai sajūtam. Ko, viņam palika žēl? Sveiki. Mēs tā dzirdējām, ka jūs nedalāties ar kaimiņiem. Vispār mēs te šobrīd sākam 12 porcijas kaimiņiem gatavot. Maizes zupa top. Un nobeigumā pats labākais. Lai ir garšīgi. Tvari oltā paliek cietāk, tvari makarons paliek mīkstāks. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka 2 mati uz galvas ir maz, bet 1 mats zupā ir daudz. Esmu atnācis pastīties, ko tu darēsi.
Man apnikās slaistīties, es atnācu reku sākt uztaisīt. Slaistīties? Tu tik daudz bija izdarījis, uztaisīji veselu vitrāžu. Tā bija viena lieta, tu vēl pēc tam aizgāji šūt arī nepaspēji? Uztaisīju atslēgu piepariņu. O. Tāda es reku. Šis tā kā buļļiem būs ko degunā bāzt, ja? Šito tev uztaisīju. Šis man? Nē, nav tev. Man liekas, gribēji. Kenes laudzāģīt. Balvas. Nešaujiet. Gandrīz sienā trāpījām. Taisīju cilvēci. Un tavam cilvēciem ir vārds? Jā. Nu? Bomzis Boris. Ūdens cīnas valodā ir šuji. Šuji? Jā. Tātad šuji mašīna ir ūdens mašīna, vai ne? Vedāmies Latviju tautu dainās, un tur bija rakstīts, es izaugu liela meita, mātē mutes nedavusi, bija man puišam šmurguļam savu baltu muti dod. Un tādēļ šodienu puišiem meitas jābučo. Un tādēļ šodienu puišiem meitas jābučo. Un tā tam būs būt. Es par to, ka puišiem meitas jābučo. Es ne. Puišiem nav jābučo meitas. Kam tad ir jābučo kas? Nezinu. Tad, ja tu nezini, tad nezinu. Meitām ir puiši jābučo, nevis puišiem meitas. Man patīk, kad bērni izlaiso mērķus uz zemes. Tas man padara priecīgi. Sakuru guntiņu nodeviņi žagariņi, nodeviņi žagariņi. Es sakuru guntiņu nodeviņi žagariņi, nodeviņi žagariņi, nodeviņi žagariņi. Sildās Dievs, sildās laima mana mūža licējiņ. Mana mūža licējiņ. Sildās Dievs, sildās laima, mana mūža licējiņ. Mana mūža licējiņ. Mana mūža licējiņ. Treideviņas dzirkstelītes pret saulīti uzlekuši. Pret saulīti uzlekuši. Treideviņas dzirkstelītes pret saulīti uzlekuši. Pret saulīti uzlekuši. Pret saulīti uzlekuši. Lai sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelī. Kā uguņa dzirkstelī. Lai sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelī. Kā uguņa
dzirkstelī, kā uguņa dzirkstelī. Dzelzim dzīmu, dzelzim augu, dzelzim savas kājas au. Dzelzim dzīmu, dzelzim augu, dzelzim savas kājas au. Dzelza pirtī, kurināju, tēraudiņa, skaidiņa. Dzelza pirtī, kurināju, tēraudiņa, skaidiņa. Dieva dotu, cirvi cirtu, ēlēkai, akmenī. Dieva dotu, cirvi cirtu, ēlēkai, akmenī. No akmeņa taukus ņemu, smērēj savu augumiņ. No akmeņa taukus ņemu, smērēj savu augumiņ. Manas miesas, mani kauli, tinātiesi pakulas. Manas miesas, mani kauli, tinātiesi pakulas. Lai nelīdā svina lodē, netēraudā zobentiņš. Lai nelīdā svina lodē, netēraudā zobentiņš. Paglaudiet galvu lielajam cilvēkam, savai vecmāmiņai, savam vectēvam, tēvocim, kad viņš ir slims, un viņš sāks raudāt. Viņš apjucis sāks raudāt. Par ko? Par to, ka blakus ir bijusi uguns. Tūmā visu laiku bija uguns, un atspīdumi uzblāzmoja solīdami. Visu laiku aiz sienas bija siltums, un reizēm
tas atnāca pa durvis spraugu. Tu noglaudīji, tu atgādināji. Tāpēc grūti ir noglāstīt galvu vecam cilvēkam. Roka neceļ sadot parādu ar 5 kapeiku. Tā teicis Imants Ziedonis. Tomēr vēl grūtāk ir paklanīties. Es ilgi nevarēju saņemties un paklanījos līdz zemē. Pie mammas kājām tikai tad, kad viņa kļuva neredzīga. Iespējams, jūs to varat vēl paspēt, jo viena satikšanās reize būs pēdējā. Kura? Nezinu.